Labdien! Šodien es spēlēšu Minecraft. Un šī pirmā epizode no lielā seriāla. Labi, sākam spēlēt. Mums vēl arī spēlē Rikards tagad. Viņam tagad nav mikrofons. Viņš ir bombs. Labi, uztaisam akmeņa, pikāks, cirvi un zobeni. Pagaid. Ļauj man pasaukt Danielu šurp. It kā Daniels nevar atnākt, jo viņš skatās futbolu. Tas ir diezgan briesmīgi. Kā viņš nevar spēlēt Minecraft večiem, bet jāskatās, kā citi vīrieši spēlē futbolu. Vispār. Labi, mums jāatrod Rikards. Pagaid, jūs... jā, čist, jūs vienā vietā esat. Nē, vienkārši tas locator bars paslēp viens otru ļoti labi, un es vienkārši tikai vienu redzu. Jūs tikai vienā vietā esat. Jā. Labi, kur varētu būt village? Pie mūsu bāzes. Jā. Labi, ejam paciemot Ralfu un Rikardu. Tā kā viņi jau iesākuši bildot kaut ko, var jau apskatīties. Varbūt es iešu noglulināt vienu no viņiem, nezinu. Pamēģini tik. Ralf, tas ir izaicinājums no tevs? Nē. Tu teici, tikai pamēģini. Tu tagad izaicini, lai es to daru. Nē, tas nebija domās tādā ziņā. Ok. Kas būtu, ja es Rikardu tagad iesist? Viņš būtu dusmīgs. Kas tad, kas cits būs? Nekas? Nekas? Te taks dzīvnieka nav. Tad čali, man tevi pilns ar vistām. Nu, pie mūsu bāzes viss ir izmiruši. Te ir tik daudz cūkas, nifiga. Pasauksim šito Rikardu šurp. Tas ir vispār trap. Tā kā viņš atnāks, es viņu iesatīšu savu cirvi. Kamēr es gaidu šitos endermanus? Šī. Nu viss. Es vienkārši šeit pie bāzes, tā lai man creepers nav spridzina. Kur ir Rikards? Kāp augšā pa kalnu. Ok, mēs esam klāt. Kas te ir uzbūvējis? Labi, mums ir Apple Store tāds sūdīgs. Šis ir iespējams, ka tā ir Daniela māja. Ir iespēja. Opā, te ir bitas, vai bišu farma. Man šķiet, šitā ir Alpha Skybase domāts. Jep, te var ļoti labi view dabūt. Opā, čista. Ieslēdzam augstāku render distanci. 3.2. Tik tev ir. Un, nu jā, diezgan labi. Un šitā vajadzētu būt Rikarda māja. Tāda interesanta, tāda gaiša. Mans mērķis šodien ir uzbūvēt foršu mājiņu. Un, ja es to varēšu paveikt, tad es būšu priecīgs. Ko Rikards dara? Fishy business. Viņš taču teica, ka viņš kļūst par fisherman. Pagaid, jā, es neizlasīju. Jā, čista. Interesanti. Zivju business. Kādam ir vismaz food bišķī? Nu, man ir 3 cook chicken. Derēs. Načur. Ok. Viss Rikards vairs Kur tu esi? Es nāk. Es nokritu no tāda augstuma tikko. Tas ir aura, Ralf. Thank you, God. Skaidrs. Kur Rikards aizgāja? Vai nu viņam gulēt ieiet, vai arī viņam tatoši nosprāgt. Ūdens būtu tik labs tagad. Tad aiziet padzeries. Nē, es domāju, bucket of water būtu tik labi. Labi, atradām pilnu cave dzelsu. Es būšu tagad bagātais serverī. Domā bagātākais? Es to tā kā padomāju, ko es teicu, un es sapratu, ka es nepareizi izrunāju. Bet es neko negribēju teikt. Oh, jeez, it's nighttime, Ralf. Tu te pagūli. Man nav gulta. Uztaisi. Man nav ko taisīt. Kā tā var būt? Man nav, Un tad paguli Daniela gultā. esmu prom kaut kur. Es negulu vispār. Nu labi, es negulēšu tad, kungs. Jūs man sauc par kungu. Tu negribu, lai es te sauc par king? Nē. Ok, peasant. Tas nav tieši labāk. Nu, tu negribu būt tas, negribu būt tas. Ko tu gribi tad? Es nezinu. Paldies. Labi, tagad mēs cepam dzelsu un arī gaļu. Iegulēt. Nē. What do you mean, nē? Ieslēdz sleep percentage uz 1. Slinkums. Nu tad jācieš.
Šis nav servers ar 100 cilvēkiem, vienkārši līmoni iedžaino. Labi, iešārā. Labi, veči. Es mēģināšu trāpīt water bucket kloču. Ja es trāpīšu, tad es esmu gold. Ir. Labi, mainojam bišķī koku un sāksim bildot bāzi. Labi, Ralf, tu gribi puķīt? Ok. Nē. Okay, Tas puķis jau ir līdz kaklam. Jā? Man visa apakša bāze ir viņiem. Nu, kāpēc tā puķis vajag? Nu, lai smuki ir. God forbid a man has flowers. Man pašlaik ir tikai 48 birch, bet iesim citus kokšķir un veidus meklēt. Kāpēc ir vienkārši viens pumpkin? Viņš pat nav džungļos. Bro, šitā melona spawnojas fucking forestā. Kā tas iespējams? Nē, nav. Ja kas viens skeletons šāvien, es gandrīz nomiršu. Pagam, ir hard mode tagad? Jā? Es laika bijis. Ko tad tas skeletons nodarīja? Man 5 dzīvības izdarīja, tā ka man mamma saka labu nakti. Čels vienkārši haters. Bro, ja to skeletonu šaut īstā dzīvē, tu arī būtu dusmīgs. Es būtu nobijies. Vispār tu jau būtu miris laikam. Jā, tas tas izkārdā. Ušš, pagad, tu visu laiku tā spēlēji? Ar šeideriem? Jā. Jā. Man arī vajadzēja šeideriem vēl kī. Tev nav? Tas Oi! šeideriem, tas view nav tik forši. Kad uzkāp apakšā. Nu jā, viss tāds miglēns uzreiz palika. Labi, izslēgs pagaidām. Labi, sākam bildot bāzi. Nu, Jo es jau pabeidzu. Jo pašlaik šitā vieta ir diezgan bombžīga. Skatieties. Bombžīga. Tā kā Rikarda bāzē vienkārši kaut kāds nepabeigta baltums. Daniela bāzi vispār pat nerunājam, pat nesākam, pa ko viņš ir uzbūvējis. Zini, kamēr viņš neredz, es vienkārši aizņemšos mazliet materiālu. Jūs redzat, beči, šis ir server villain. Viņš ņem no Daniela Saka mājas. tas, ka viņš gribēja būt server villain. Kur man ir iespēja būt villain? Palīdziet man šo māju novākt. Nē, es bildošu savējo. Labi, es tagad, es ar brīvu roku tagad bildošu. Man nav nekāda plāna. Vienkārši tas, kas nāk prātā, garāks. Ko tu tur taisi? Es teicu, es ar brīvu roku vienkārši tagad. Izskatās pēc windmill. Es kaut ko citu domāju. Okay. Trust the process, bro. Es saku, tas nav koka dīgi. No, bro. Kur mans dzels palika? Man bija tik daudz. Bro, tu reāli var atļauties lūdzu vienu dzels gabalu. Man nav, Nu labi, tad es... man liekas. Labi, tad es akmeni lāpstais. O, man... Bro, man dzels cirvis beidzās arī. Tas ir reāli mildly inconvenient final boss vienkārši. Šis tavs villain story. Jā. Tas ir Kā vienkārši... tu kļuvi par villainu? Jo tas ir tik mildly inconvenient un infuriating. Šis vai nu izskatīsies complete ass vai tagad diezgan fire. Zināju, ka mēs esam 118 blokus augšā. Virs nulles. Jā. Nu jā, tu jau gribēji virs kauns būvēt, bro. Nu, es ieradzies šo kalnu, man viņš likās diezgan labs, bet es nedomāju, ka viņš ir tik augsts. Un tas, ka blakus ir vēl augstāka daļa. Forest, tas Birch Forest aiz tā kalna ir vienkārši gigantisks. Un tur ir milzīgs caurums zemē. Es tev jāizsūtīšu Discordā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vienpār. Pasties to izsūtīt. Jebol, pagad. Es to negaidīju vispār. Tas ir vienkārši otrā pusē kalnam. Normāli. Ralf, I'm not recording. Un ko tagad? Labi, nē, es joko. Tev redz dzels lāpsta. Nē, man nav. Čāli, ej mainot. Man vajag gēdienu. Man vajag jaunu cirvi. Nē, fuj, jaunu lāpstu. Man vajag gēdienu. Es nevaru nekur iet mainot. Es tev varu iedot tas free chicken apakaļ. Viņš vēl neapēd? Nē, es like gun tunieks. Es vienkārši neēd vistu. Nē, man ir šābolu. Nav gan. Es saku, viņš tik neglīts bija. Ko?
Pagaidīju, mana māma sauc. Čalu spridzināja. Ok, tas tikko notika. Es apagāju. Kā tev notika? Man mamma ienāca istabā, un tieši tad Creepers pienāca. Bro, the timing of that. Cerams, ka tā nav karma no tā, ka tas Daniēlam mazliet bāzi. Paga, varbūt tā ir. Paga, čalī. Gan jau, ka nē. Gan jau, ka jā. Vispār es izmantošu Daniela bāzi, lai sataisītu šo caurumu. Nē, mūvo viņa bāzi tikai virs to caurumu. Nē, es izmantošu dirtu no viņa bāzes priekš tā caurumu. Galvenais, lai viņš šo video neredz. Viņš noteikti redzēs. Gan jau, ka nē. Nu, redzēs. Tā, ka viņš esi spēlēt, viņš noteikti redzēs. Nē, pasties, es uzliku perfektu cover priekš manīm. Cerams, ka viņš noticēs. Bro. Tu esi reāli īstais vilien. Gan jau viņš noticēs. Reāli, čalis visu bāzi nomainoja un saka, ka tas bija Creepers. Kaut vai viņu pati tikko Creepers uzspridzināja. Holy fuck, bro. Ko lai saka? Tie Creeperi ir rūtlas. Kā man vienkārši viens akmens nepietrūka? Man tikai vajadzēja vienu. Mums viss sprūs... Paga, man ir kartu mods ielādēts. Nē, reku. Pagaidām ir tikai šitāds aplis. Paga, ko tu labāk ieteikti, birch jumtu vai junglewood jumtu? Es nezinu, man nepatīk oranžs koks. Tā kā es taisītu birch. Kāpēc tieši jābūt koks blakus? Pagad... Nu es tev varbūt duši pa daudz koks izaudzēju. Honestly... Paga, kāpēc tev vajag koks audzināt, ja mums ir vesels mešs pie mums? Te nav treps uz to tornu augšā. Es kaut kā citiem to darīju. Es visu puķis tikko aplēju. Nu labi, nekās. Paga, kāpēc, ka tu aplēji puķis Minecraftā, viņi izbrūk? Es nezinu. Nu, ja tu lej 1000 litru puķiem īstā dzīvē, man šeit viņi arī izbrūkt. Būtu dusmīgs, ja tu aizmirsti torču ielikt bāzē un Creepers iespanoja un visu uzspridzina. Un tu ir tā kā TNT storage iekšā bāzē un viņš to arī visu uzspridzina. Un tad tev visu māju uzspridzinājās. Nē, es nebūtu biju priecīgs. Bet man Creepers uznāca augšā pa trepēm un visu uzspridzinājās. Speak of the damn devil, they Creepers right here by my flowers. Rekur te, viss pie sāna. Uzmanies tie Creepers. Bļai! Oh my god, es tev ienīstu. Es biju domājis, ja iesis tas pieri. Nu, čalis, Spiers neko nedara tādā ātrumā. Nu, ja viņi, tā, kad ieskrienās, viņš tev mazliet damage izdara. Būt labākā stone pickaxe nekā spear, bro. Stone pickaxe dara tikpat damage, bet spear ir tālāks reach. Es jau iedošu dirt, lai tu to creeper hold. Kāpēc tu uzbildēji kaut kādu garden manā bāzē? Tev nepatīk? Nē, iztiks. Es domāju, ka būtu ilgāk. Nu, ne atkal. Kā tu atkal to dabūji gatavu? Es nezinu, kāpēc tagad tev rokās ir sīdi, tu nevari izmantot šīldu. Ja tu skatījies uz zemes, tad gan jau... Es skatījos uz creeperu. Bruh. Kāpēc ir 5 creeper pie bāzes? Tas nav humaniski. Un viens uzspridzināja. Pohu, man vienalga. About a buzz. Nē, Walter, nē. Tev rūf izskatās briesmīgi. Man nepatīk, kā viņš savienojās ar tiem logiem. Es varu iedot birch, lai tu vari salabot savējos traps. Pagad, tā jumta briesmīgi izskatās. Es tikai tagad rēģēju uz to. Tu reāli ragebait to man, tu reāli sapling tieši tepat pie manas bāzes izlikt. What do you mean? Reāli viens koks izlikt tieši blakus manai bāzē. Un tas lielais koks, nevis mazais. Tas ir maziņš gift? Kāds gift, čalī? Nu, es dzirdēju, ka tev vajadzēja koku. Skaties, čalī. Es nezinu, viņš piestāv.
Paga, es zinu Rage Bay taktiku. Jā. Daniels gribēs waterbucket clutch darīt no šeienes, jā? Tā kā es to grīdu taisīšu par slabiem. Tagad tā, ka viņš mēģinās klotšot, viņš nomirs. Jā, labi ideja. Rikard, viņš salaibos. Viņš redzēs šo vāzi. Es nezinu, kāpēc viņš taisa no stript logiem, tas ir tik expensive. Nē, viņš grib fleksot savu bagātību. Saka, maino visu viņu logs un saka, ka tas arī bija creepers. Tas nebūtu suspicious. Nē, domājies, Daniels uztais māju no logiem, tu vienkārši stripo viņu visus logus. Nē, stripo 3. Nu labi, man šķiet māja pagaidām ir pabeigta. Gan jau viņu turpināšu citdien, šī mēbeles pievienoša, varbūt logus, ārpusi varbūt pievienošu vēl nedaudz. Tekstūrēšu man šķiet vajag vēl. Viņa izskatās diezgan laba. Tā kā šodienas plāns ir izdarīts. Nākošajā gan jau dabūsim labākas bruņas un rīkus. Un šeit šodien jābeidz.